Latvijā neviens to nav teicis. Neviens. Jūs dzirdēsiet taisnību par visu saistībā ar YouTube. Cik Latvijā var nopelnīt, cik mēs pelnam YouTube'ā. Un vai jums ir iespēja šeit pelnīt? Viss būs šajā video Klipā. tagad. Mums bieži sociālajos portālos un uz e-pastu uzdotas jautājums, cik mēs pelnam. Visi domā, ka ieejot portālā Social Blade, tur parādās uzraksts no 82 eiro līdz 1,5 tūkstošiem eiro mēnesī. Viņi domā, ka mēs tur 1000 pelnam. Un ja tā būtu, es laikam raudātu katru rītu, kad es pamostos, bet es neraudu. Mums katru mēnesi plus mīnus ir 400 000 skatījumu. Kas ir Latvijā visaugstākais rādītājs. Jā. No videoklipiem, kuri ir latviski runājoši. Jā. Mēs nerunājam par tiem kanāliem, kuri veido savus video krievu valodā vai angļu valodā no Latvijas, bet tieši par latviski runājošiem kanāliem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mums ir tiesības runāt par šo, jo mēs to zinām. Piemēram, kanāls, kuram būs 10 000 skatījumu mēnesī, nezina neko par peļņu, jo lielā peļņa viņam nekāda tur vispār nav. Kā zināms, var pieteikties partneru programmās un pelnīt ar YouTube naudu par saviem video skatījumiem. Sākām 2011. gadā, aprīlī. Sākām ar, protams, telefonā filmētiem videoklipiem, vienkārši gribējām ielikt iekšā videoklipus internetā, YouTube'ā tātad. Un tad nebija pat nojauta par to, ka tur ir partneru programmas, ka var pelnīt kaut kur tur. Vienkārši Toreiz pat nebija tik viegli kā tagad, vienkārši uzspieda plāju un tu esi jau iekšā. Jā. Tad bija jāgaida mēnešiem e-pasts un jāsasniedz kaut kādi reitingi, lai tu vispār varētu tur būt. Tieši tā, un tagad viņas tās programmas ir tūkstošiem, bet toreiz reāli bija pat 100 tikai, pat mazāk, un viņas bija ļoti grūti atrast. Tagad kaut kādi random partneru programmas īpašnieki raksta pat kanāliem, kas tikko sāka. Neapstipriniet. Sākumā apskatieties informāciju par viņiem, kas viņi tādi ir, un tikai tādi izlemiet, jo jums ir jāslēdz līgums ar šiem cilvēkiem. Mēs sākām, jo mēs gribējām filmēt, likt, mums bija Tieši idejas. tā. Mēs gribējām likt smieklīgus videoklipus internetā. Tam nav nekāds iemesls, ka mēs gribējām pelnīt kaut ko. Nē. Tas pat nelikās vispār reāls pasākums. Bet jā, un tad pienāca 2013. gads, kad bija iespēja pieteikties partneru programmai, un pieteicāmies. Domājām, nu būs nauda, ko? Lielā nauda būs. Ai, būs naudiņa. Pirmo mēnesi, tas bija 13. gada aprīlis, mēs reāli cīnījāmies. Bet tad arī bija daudz skatījumu, es atceros. Tad bija tas Harlem Shake videoklips, viņš viral aizgāja. Jā, Nu, daudz bija skatījumu, nu pāri 50 000 tajā mēnesī tas bija ļoti daudz tad, un mēs gaidījām ļoti savu pirmo čeku. Viņš, kurš nāca jūnija vidū, viņš nāca. Jā, ik pēc 2 mēnešiem. Jā, un viņš atnāca, un mēs domājām, nu kāda tad diez nauda būs, jo pazīstami cilvēki teica, ka tur var dabūt virs 100 eiro un tā un tā. Un kad viņš atnāca... Es vēl atceros to dienu. Es atceros, kā es ēdu jūtos. brokastis. Es atceros, kā es jūtos, kad redzēju to ciparu. 52 centīmi. Centi. Dolāros tad bija mums nāca. Es domāju, ko darīt tagad? Es domāju, viss YouTube sapnis ir beidzies. Jo bija šī cerība pelnīt, jo viņi parādījās reāli. Bet, Vienam pazīstamajam bija, viņam mēnesī nāca tur, virs $50, tas bija standarts viņam. Mēs domājam, ka mums būs vairāk, jo mums skatījumu ir vairāk. Varēs beidzot ēst. Jā. Bet, Avot zini, šitas bija. 52, tas skaitlis man pirms nāves laikam rādīsies, tas 52, tas ir nelaimes skaitlis laikam. Bet īstenībā tas nebija tik negatīvi, kā saka, jo tas bija pirmais mēnesis. Nu, mērķis mums jau bija nevis nauda galvenā, bet tas, ka mēs varam likt šitos custom titulbildes paši savas, jo tagad jebkurš to var darīt, toreiz nevarēja. Jā. Tad tikai tie cilvēki, kuriem ir partnerībā ar kādu šo network
tīklu. Jā, tieši tā. Varēja to darīt. Daudz, kas ir mainījies, ir arī mainījušās likmes. Tagad ir vairākas opcijas, kā tu vari reklāmas likt iekšā videoklipos. Toreiz nebija, toreiz bija viens veids un tas neko nedeva vispār. Tāpēc Latvijā YouTubes bija nekāds. Jā, nekāds, pilnīgi nekāds. Tāpēc mēs esam gājuši arī Latvijas YouTube melnajam posmam cauri. Latvijas YouTube sākuma posms. Jūs dzīvojat jau skaistā vidē, kā saka. Jā. Vairāk par $5 nu nebija. Bija kaut kur 2, 3. Tas bija maksimums. Un tātad, bet pienāca 14. gads. Tagad. Un 15. gads. Un nedaudz par skaitļiem, kas jums droši vien patiks. Tātad iepriekšējā mēnesī mums bija 400,000 skatījumu, bet nemaksā par skatījumiem. Īstenībā ir tā, ka maksā par šiem reklāmas klikšķiem. Mēs to varam redzēt, cik tas ir liels cipars, un aptuveni pēc mūsu aprēķiniem tas ir jādala ar 4 jūsu kopējais mēneša skatījumu skaits. Pieņemsim, to mēnesi bija 400,000 skatījumu. Viņš ir jāizdala ar 4. Cik tas ir? 100,000. Tātad 100,000 skatījumi, tie ir tie, par ko mums arī maksā. Kā tas tālāk notiek? Par šiem skatījumiem ir likme, koeficients, par ko maksā. Un tas koeficients Latvijā ir plus mīnus 1 eiro par 1000 skatījumiem. Jā. Tas no 100,000 skatījumiem reklāmas mēs saņemam 100 eiro. Peļņa. Kas tālāk notiek? 100 eiro mēs dabūjam. Dabūjam 100 eiro. Tātad, kas nāk? Tad, protams, nāk tas pats, kas nav visiem, tev zog to naudu nost. Tieši tā. YouTubes. Tātad, 105 eiro ir, pēc YouTube noņemšanas mums vēl 58. Tad nāk vēl... Būtībā YouTube atņem jums pusi no jūsu nopelnītās naudas. Jā, pusi. Un tad vēl nāk partneru programma, kas paņem nost burtiski, 30% no jūsu atlikušās naudas. Jā, atlikušās. Tātad cik paliek? Mums paliek 30 eiro, plus mīnus. Mēs nopelnām 100 eiro, beigās mēs tīrā peļņā dabūjām 30. Jā, dabūnam, kas atnāk. Kontā, PayPal kontā. 30 eiro no 105. Tas ir 3 reizes mazāk nekā mēs esam pelnījuši. Tas ir labākajā mēnesī, 400,000 skatījumu. Tātad, kas interesē jums? Vai Latvijā ir reāli iespējams nopelnīt minimālo algu, kas ir nepieciešams, lai to varētu izdarīt? Tātad, kas zināms Latvijā? Minimālā alga ir 360 eiro. Neliela matemātikas stunda. Tātad, ņemot vērā to, ka 400,000 skatījumi nozīmē mums 30 eiro peļņā, un 360 eiro ir minimālā Latvijas alga. Tātad, 360 dalīts ar 30 ir 12. Tas ir tas koeficients. Tātad 12 skatījumi 400,000 ir 4,8 miljoni skatījumu. Tas ir mēnesī, jums jābūt 4,8 miljonu skatījumiem. Tieši tā. Lai jūs pelnītu šo minimālo. Lai viens cilvēks varētu dabūt Latvijā minimālo algu. Latvijā. Ņemot vērā to, ka mēs esam 2, mums šis skaitlis jāreizina ar 2. Tātad, rēķinot, tas ir 10 miljoni skatījumu. Un no tiem... Bet interesanti, kas būs tālāk? No tiem 10 miljoniem mēnesī mēs izrēķinājām. Lūk, kur visi aprēķini. Viss ir izdarīts. Mēs dabūtu 10 miljonus, mēs dabūtu 2500 eiro. Liela nauda. Superīga nauda. Tur var dzīvot. Tur var paņemt katrs sev 1000 un vēl 500 tik mēnesi atlikt production. Jā. Bet ne. Tā nenotiek. Tātad, YouTubes un partnerships paņem sev 1786 eiro. Tas ir precīzi izrēķināts. Saprotiet, vēlreiz atkārtosim. 2500 jūs nopelnat, jums atņem 1800 un jūs saņemat 700. Es nopaļoju. Tātad, saprotiet, cik jums izzog naudu? Būtu tā minimāla alga, bet kas būtu nozagts no tās? Jums būtu nozagts 3 minimālās algas. Un tātad jautājums, cik reāli Latvijā mēnesī 10 miljonus dabūt skatījumu, ko? Latvijā ir 1,5 miljonu vai pat mazāk iedzīvotāji. Un vajag 10 miljonus skatījumu mēnesī. Tas ir
nereāli tas ir. Jā, 500,000 līdz 1 miljonam skatījumam katram videoklipam. Ko tu liec 2., 3., 4. dienu? Kā? Cik tas ir reāli? Tātad, burtiski 2 dienu laikā jums ir jādabū 1 miljons skatījumu videoklipam, jo tu liec jau nākamo videoklipu, kuru pēc tam atkal ir jāskatās. Tieši tā. Tātad, īsāk sakot, ja jūs vēlaties Latvijā pelnīt, ir jābēniņa jūs. Šeit tas, lai izdzīvotu, nav iespējams. Nav. Vienīgais, ja Latvijā tiešām būtu 10 miljonus iedzīvotāju. Kas tālāk līdzīgi? Tad, un arī vēl kas jāpiepilst cilvēkiem, piemēram, tiem, kas apmeklē portālu Social Blade. Pārsvarā cilvēki gūst šo priekšstatu par peļņu no šīs mājaslapas Social Blade, ierakstot tur meklētājā šo kanālu nosaukumu, un jūs redzat visu informāciju. Tātad mums tur ir rakstīts, ka pelna no 82 eiro līdz 1,3 tūkstošiem eiro mēnesī. Bet taisnība ir tā, ka, ja tu esi Latvijā, tad ir iespējams, ka tas minimālais būs, bet visreālāk, ka pat tas minimālais būs uz pusi jāsadala. Jo, kā jau teicām, mēs dabūjām 30 eiro, tur rakstīts minimālais 82. Jā. Tātad apmēram jūs saprotiet, cik jums jāņem nost, kad jūs skatāties šo informāciju. Jā. Tātad būtu reāli, ja mēs būtu ārzemēs, ka būtu arī tā, no tās summas līdz tai summai no 82 eiro līdz 1,3 tūkstošiem. Ārzemēs tas būtu reāli, jo tur citi koeficienti. Jā, tur par 1000 maksā daudz savādāk. Te kā jau es minēju, par 1000 maksā 1 eiro. Ārzemēs par to 1000 maksā, tur minimums ir 2 eiro. Jā, tur minimums. Pat līdz 10 varbūt. PewDiePie gan jau 15, 20. Tad iedomājieties, sareizināt šo ciparu. Sareizināt 714 ar 15. Un tad jūs zināsiet apmēram, cik pelna PewDiePie tīrajā naudā mēnesī. Tātad, bet saprotiet, mēs tikai cenšamies jūs glābt, kā saka, jo ja jūs, piemēram, beigsiet darbu ar mērķi, ka jūs pelnīsiet no YouTube, tad jūs vienkārši izdariet vienu ļoti stulbu ideju. Ja jūs gribat pelnīt, ja jūs gribat uzskatīt, ka jūs pelnat no YouTube, tad iesakam tādu lietu. Dabūniet darbu, kur jūs strādājat no 9 līdz 5 un vakarā uzfilmējiet video. Jā. Publicējiet. Un ka jūs mēnesī dabūsiet algu par to darbu, ko jūs strādājat no 9 līdz 5, uzskatīt, ka jūs to dabūjāt no YouTube. Jā. Un viss. Jūs esat nopelnījāt naudu no YouTube. Tas ir vienīgais veids, kā jūs varat pelnīt Latvijā no YouTube un izdzīvot no tām. Saprotiet, nesāciet YouTube ar ceļu, ka jūs pelnēsiet, jo tā nebūs. Tā būs ja jums patīk filmēt. Jā. Mēs sākām, jo mums patīk, un mēs ticējām vienkārši, ka ja patiks tas, ko darām un turpināsim darīt, tad nauda nāks. Jā. Tas lēnām sāk notikt, kaut kā ļoti lēnām tas ir noticis un notiek. Varbūt nākotnē būs šī likme daudz labāka, varbūt Latvijā tas kaut kad būs iespējams. Tāpēc jācenšas. Jo kā jau minējām, pirms vairākā gada bija 50 centi mēnesī nopelnīt. Tagad jau ir pāri 30. Jācer, ka Latvijā YouTube sauks. Matemātikas stundu beigusies. Un, tā kā daudzi nezina par šo informāciju, iesakām jums ielikt šo videoklipu draugos, Facebookā, Twitterī, jebkur, visos portālos. Cilvēkiem ir jāzina patiesība par šo YouTube lietu. Jo vienīgais iemesls, kas var motivēt Latvijā taisīt YouTube, ir tikai tas, ka jums patīk tas, ko jūs darat. Jā. Pagaidām. Tas ir viss. Karoči, viss. Šis skaitījās fišku bunģējām. Jūs prasījāt, kāpēc rakstīts kakā virsū. Tas ir stāsts. Tātad, kad es dabūju šo bunģu, viņa bija skaista. Viņa bija šāda. Bet tā nebija mana. Es viņu ieguvu nelegālā veidā un man prasīja atpakaļ viņu. Bet, lai viņi negribētu šo bunģu vairāk, es uzrakstīju virsū šito kaka, ja, un sarakstīju kaut ko, redziet, dibens un sazīmēju visā.